Labdien! Šajā video prezentācijā es vēlos jūs iepazīstināt ar jaunu Viva CRM funkcionalitāti, un tā ir izmaiņu vēsture. Jaunā funkcionalitāte ļauj jums redzēt un atcerēties par visam izmaiņām, kas tika veiktas potenciālā klienta un iespējama darījuma kartiņā. Šī var būt vērtīga informācija, kas palīdz atsveidzināt atmiņu un paskatīties, kā tika veidotas attiecības ar klientu. Sadaļa izmaiņu vēsturē. Sākumā mēs redzam tabulu ar vispārīgu informāciju. Pirmajā kolonā mēs redzam laiku, kopš potenciālais klients ir izveidots līdz konvertācijai. Otrajā kolonā mēs redzam laiku, kopš konvertācijas un līdz tekušajam brīdim vai līdz darījuma noslēgšanai. Un pēdējā kolonā mēs redzam kopējo izpildītu uzdevumu skaitu. Zemāk iet izmaiņu vēsture. Šajā tabulā ir parādītas visas izmaiņas, kas tika veiktas potenciālā klienta un iespējama darījuma kartiņā. Mēs redzam datumu, kad tika veiktas izmaiņas, pozīciju, kur tika veiktas izmaiņas, iepriekšēju vērtību, ja tāda ir bijusi, un jauno vērtību. Zemāk mēs redzam uzdevumu izpildīšanas vēsturi. Šeit tiek parādīti visi uzdevumi. Ar pelēku krāsu tiek atzīmēti jau izpildīti uzdevumi, ar sarkano nokavēti un ar melno aktīvie uzdevumi. Ceram, ka jums patika mūsu jaunā funkcionalitāte un tā palīdzēs jums sasniegt vēl labākus rezultātus.